Turpinu meklēt zelta rudeni netipiskākajos un ne tajos populārākajos galamērķos, tāpēc šodien braukšu uz Koknesi. Vispār Kokneses parks un Kokneses Bilsdrupas ir viena no manām mīļākajām vietām Latvijā, tā kā es zinu, ka Koknese man noteikti nepievils. Brauciens ir 1:20. Tagad ir kaut kā 9 no rīta, 9:30 ir vilciens, starp citu tas ir Zilupes vilciens. Un jā, braucam! Un es esmu Koknesē. Vispār ir diezgan vēsi. Ir kaut kādi 5 grādi. Man rāda, ka iesilšot līdz 8. Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, kad es biju Ķemeros, tad bija 11 grādi. Un tas bija daudz patīkamāks laiks pastaigāties. Bet, ok, būs labi. Galvenais, ka ir saulīt, ir labs laiks. Ir tagad 18. oktobris. Protams, ka paliek vēsāk, bet nedēļu atpakaļ bija 2 reizes siltāk. Vispirms es došos uz Likteņdārzu, tāpēc, ka tas ir nedaudz tālāk no stācijas, kaut kāds 45 minūšu gājiens, kamēr vēl izstaigāta to teritoriju. Likteņdārs ir nedaudz tā kā nomaļāk, un tad pēc tā iešu uz Kokneses Bilsdrupām. Kaut kāda brīnuma pēc kādam vēl ir krokusi sauguši. Wow! Un, starp citu, šonakt arī jau bija pirmais sals, tā kā pa naktīm jau sāksies mīnusi. Vispār diezgan nepierasti tādā vēsā laikā staigāt un braukt šajos izbraucienos, jo es sāku māja sākumā un visu laiku, katru reizi, kad es biju braukusi, bija silts vai vismaz pietiekami silts, patīkams laiks un temperatūras ziņā bija augsta temperatūra, bet tagad ir pirmā reize, kad man ir tik vēsi. Un uzreiz ir tāds divējādas sajūtas, tāda bišķiņa nesaprašana, kas notiek. Šeit ir Kokneses radošā māja, kur arī ir dažādas meistarklases, izstādes, ekskursijas, var rīkot pasākumus. Arī esmu bijusi pie viņiem iekšā. Noteikti iesaku, viņiem ir labi un interesanti un uz tradīcijām balstīti pakalpojumi. Lai gan es jau sanāk, ka izeju no Kokneses pilsētas, tā, kur jau ir zīme, tomēr ir smuks gājēju celiņš. Tas izskatās, ka ļoti droši un ērti pavadīs līdz Likteņdārzam. Tomēr man diemžēl nebija taisnība, un šeit vienā momentā gājēju celiņš beidzās, un kāds 10 minūtes ir jāiet pa šoseju malu, kas ir ļoti žēl, un te ir diezgan
aktīva satiksme. Bet, tas ir viens no 2 iespējamiem ceļiem, ko rādīja Google Maps. Man tā arī izskatās, ka, ja iet kājām, tad tas ir viens no tiem 2 ceļiem. Otrs gan ir tāda kā dabas taka, maza taciņa tieši gar Daugavu, kuru es tagad ejot pa šo maršrutu, pa savējo maršrutu, es gan viņu neuzgāju, bet varētu atpakaļ ceļā mēģināt iet pa to taciņu. Tā, kur laikam es esmu atradusi to dabas taku jau šeit. Un, jā, tā ir tā, pa kuru tad var tikt atpakaļ uz Koknesi un arī līdz Kokneses parkam, protams. Nav gan man vispiemērotākie apavi dabas takai, bet noteikti atpakaļ ceļā vajadzēs iet pa šejieni. Tā, šeit ir izveidots ļoti labs parkings. Ir diezgan daudz cilvēku, vesels autobuss. Jā, brauc ar auto, protams, viss ir ļoti ērti un par visu padomāts. Un parkā ieeja ir par ziedojumiem, un ziedojums kur var atstāt šeit. Tā, meitene no informācijas centra pateica, ka ziedojums var atstāt arī Sajieta namā, kurš ir snāk ejot uz priekšu. No likteņdārza arī izbrauc tāds kuģītis ar nosaukumu Gulbis. Viņiem visa informācija arī ir internetā. Viņi strādā vispār no agra pavasara līdz vēlam rudenim, un arī tagad vēl var izbraukt. Kuģītis ir ļoti foršs, brauc stundu. Arī tie reisi, jeb izbraucieni viņiem ir ik pa stundai, tur, piemēram, 12, 1, 2. Es esmu braukusi vasarā, tāpēc šoreiz vairāk nebraukšu, bet noteikti iesaku, jo tur ir skaists brauciens gar likteņdārzu, tad arī Kokneses pilsdrupām, Pērses upi un atpakaļ tad tepat uz likteņdārzu. Tā noteikti ir viena ļoti forša un laba turisma aktivitāte Koknesē. Un no šejienes jau var redzēt Kokneses pilsdrupas. Un kur es jau redzu kuģīti Gulbis, kuru es pieminēju. Pašlaik brauc. Un noteikti tur var arī no tā kuģīša vērot un baudīt šo te zelta rudeni skaisto. Jā, vēl taču arī bija kuģis Vīgante. To es arī zinu, bet zinu pirms daudziem gadiem. Viņš arī šeit organizēja ekskursijas. Nezinu, vai tagad.
info dēlis ir, bet informācija jau vienmēr jāpārbauda. Jā, pagājušajā nedēļā es vēl nebiju diezko apmierināta ar koku lapām ķemeros, tāpēc, ka lielākā daļa koku vēl tomēr bija zaļi. Tad šonedēļ un šeit Koknesē jau, es domāju, ir labākais moments, kad būt, kamēr vēl vējš arī nav nopūcis visas koku lapas. Un lielākā daļa koku ir dzelteni, oranži, tā kā ļoti forši. Galvenais, ķerot zelta rudeni, ir braukt pēc iespējas biežāk, kaut kur viņu skatīties, jo ir momenti, kad vēl nav tā līdz galam sācies, tad ir moments, kad ir vislabākais brīdis, un tad jau pēc tam vēlāk ir tā, ka ļoti ātri visas tās lapas pazūd un nokrīt. Tāpēc, man liekas, šīs brīvdienas ir tāds ļoti labs brīdis baudīt mūsu krāšņo rudeni. Vēl aizmirsu pieminēt, ka likteņdārzā arī ir kafejnīca, saucas Baltais gulbis. Tā, es esmu izgājusi no likteņdārza un eju pa dabas taku. Šis, protams, ir labs variants, kā izvairīties no iešanas pa šoseju, bet cerams, ka tad nebūs ļoti slapš un es neatduršos pret kaut kādu ļoti lielu peļķi, kur es nevarēšu tikt pāri. Bet redzēsim. Kopumā likteņdārzā es pavadīju vairāk kā stundu un īstenībā izstaigāju tikai pusi salas. Līdz ar to, ja gribi izstaigāt pilnīgi visas taciņas un apskatīt visu, tad jārēķina kā minimums 2 stundas. Un, ja vēl grib aiziet uz kafejnīcu, tad vēl vairāk. Un izbrauciens ar kuģīti ir stundu. Līdz ar to uz Koknesi vispār var braukt noteikti uz visu dienu. It īpaši jā ar kājām vai velo, bet jā ar mašīnu, tad, protams, ātrāk vienkārši var pārvietoties no likteņdārza līdz Koknesei. Šis, tā es pagriezīšu kameru, šis gan skaitās arī kā veloceliņš. Info dēlī tā bija rakstīts, ka šī ir gan pastaigu taka, gan veloceliņš. Tikko man pabrauca puisis garām ar riteni, bet nezinu, cik viņam ir viegli ar viņu braukt pa šajieni. Bet taciņa ir un visskaistākais, protams, ir tas, ka pa kreiso roku man ir Daugava un gājiens ir diezgan ainavisks. Tā kā, skatīšos, man būtu jānonāk tieši līdz Kokneses parkam pa šo dabas taku.
esmu tikusi takas otrā pusē, takas galā un nonākusi pie tās baznīcas, kuru es vienmēr redzēju no otra krasta. Bet pastaiga vēl nebeidzas un tieši tāpat gar Daugavu man ir jāturpina vēl nedaudz iet, lai tiktu līdz Pilsdrupām. Runājot par dabas taku, manām bažām vispār nebija nekāda pamata. Viss bija tīrs, sauss. Tur, kur bija kaut kādas varbūt mitrākas vietas, ir izbūvētas laipiņas. Nekas nav salūzis, nekas nav salauzts. Ir pat atpūtas vietas, krēsliņi, miskastes, arī ugunskura vietas. Un tas skats un ainava ir brīnišķīga visu laiku. Tu ej gar Daugavu un tieši tāpat kā Aizkrauklē un Pļaviņās, tur gan ir izveidotas promenādes, bet šeit tā dabas taka necik nav sliktāka un tik skaisti. Tik ļoti skaisti un tādas koku alejas, un tad ir pļava, un tad ir kāds paugurs, un tad ir atkal mežs. Ļoti, ļoti skaisti. Obligāti, ja ejat kājām un gribat būt tuvāk dabai un skatīties uz Daugavu, uz mežu, uz dabu, tad noteikti ir jāiet pa šo te dabas taku no Likteņdārza līdz Koknesei vai otrādi. Super forši. Es nezinu, pagaidām šī ir rudens labākais piedzīvojums. Ļoti skaisti. Bet gāju, protams, es ilgi 45 minūtes. Jā, sanāk no dabas takas sākuma līdz beigām aptuveni 45 minūšu gājiens. Un tā arī ejot gar Daugavu, esmu tikusi līdz Kokneses parkam. Vigante tātad vēl kursē. Vigante kursē no Kokneses Pilsdrupām. Ļoti forši. Jau cilvēki rindā uz kuģīti.
Nu, esmu izstaigājusi arī Kokneses parku un Pilsdrupas, un tagad dodos atpakaļ uz vilcienu. Runājot par vilcienu, vienīgā neērtā lieta ir tā, ka ir reiss pēc 3, un tad pēc tam nākošais tikai bez 28 vakarā. Es biju domājis pabūt bišķiņ ilgāk un varbūt aizbraukt ar autobusu līdz tai pašai Aizkrauklei, no kuras vilciens iet daudz biežāk, bet arī uz Aizkraukli pēc 3:00 nav nekāda autobusa. Līdz ar to vai nu ir jādodas mājās pēc 3, vai nu jāpaliek līdz gandrīz 8 vakarā. Un nepaskatījos gan līdz cikiem strādā Krodziņš Rudolfs, kas ir arī kafejnīca Koknesē, ļoti zināma. Tā atrodas arī muižu teritorijā. Bet, ja nu viņi strādā līdz kādiem 6 vakarā, tad pēc tam es vienkārši palieku ārā, tumsā un vēsmā. Tāpēc, ka vakarā un uz nakti jau sola 1, 0, -1 grādu. Kopumā Koknese ir ļoti superīga pilsētiņa, kas vienkārši visaugstākajā līmenī, manuprāt, rūpējas par saviem turisma objektiem. Ļoti tos attīsta un dara to ļoti pareizi. Pie tām pašām viduslaiku Pilsdrupām visi tie izklaides objekti, viduslaiku mūzika, viduslaiku zupa, viduslaiku trauku veidošanas meistarklase un kas tik tur vēl nebija. Un tas ir novietots viss ļoti pareizā lokācijā. Superīgi attīstīti, tiešām ļoti rūpējās, ļoti draudzīgi turistiem un ļoti interaktīvi, interesanti un tiešām jūties šeit gaidīts. Nav brīnums, ka šeit bija tik daudz cilvēku. Manuprāt, tie cilvēki un iestādes, kas rūpējas par turismu šeit, dara visu ļoti pareizi un ar pareiziem nodomiem un ar ļoti labiem rezultātiem. Un es kā turists šeit jūtos super labi. Es nezinu, vai man tikai tā, bet, kā jau es teicu, ka Kokneses parks vispār ir viena no manām mīļākajām vietām Latvijā. Un ap tām Pilsdrupām ir tāda aura un atmosfēra ļoti īpaša. Un tāpat arī Likteņdārzā, protams, tas ir piemiņas parks. Savā ziņā arī smagnēji, bet skaisti. Un paldies, ka tāds vispār ir un ka tāds ir izveidots. Un ka par tādu rūpējās un tas tiek uzturēts. Un vai uz Koknesi braukt, lūkot zelta rudeni? 100 000 miljonus punktu, jā. Obligāti noteikti. Šeit to var baudīt, redzēt, fotografēt, filmēt. Cilvēki bija arī ņēma lapas rokās, meta, fotografējās, filmējās, priecājās, skraidīja pa parku pilnu ar lapām. Skaista ainava, Daugava, meži, parki un daudz krāsainu koku. Noteikti. Viens no tagad maniem top galamērķiem uz zelta rudenim Koknese 100 punkti.